Labvakar! Es ceru, ka šeit viss strādā, viss aizgāja. Tas sākums. Es nezinu, kā te cilvēki tie, kas skatās tiešraidē. Es neko neredzu, bet nu labi. Nu tā, labvakar! Kopš iepriekšējās reizes, kad mēs tikāmies šeit astroloģijas skolā, tie, kas skatījās, kopš ziemas saulgriežiem ir pagājuši 3 mēneši un ir pienākuši atkal kārtējā saules gadskārta, pavasara saulgrieži vai saules stādi. Un šis ir tāds laiks, kad tā ir sanācis, ka es varu atkal nosēsties kameras priekšā un kaut ko pastāstīt. Pastāstīt par saulgriežiem, par šo laiku, par laiku vispār, par laikmetu, jo šis vārds laiks arī ir iekļauts iekšā laikmetā, un es jau domāju, ka katram cilvēkam šīs pasaules notikumi, šīs pasaules tāds stāvoklis, kurā mēs esam, nav tādu cilvēku uz pasaules, kam tas varētu paslīdēt garām. Tāpēc es domāju, ka katram ir vēlme kaut ko vairāk uzzināt kādu savādāku skatījumu par notiekošo. Un tāpēc arī šovakar es mēģināšu kaut ko pavēstīt, kaut ko pastāstīt. Uzreiz varam vienoties, ka tas būs tikai mana pieredze, mans stāsts un mans redzējums. Tā kā tā. Nu, lūk, un pagājušreiz ko es gribētu sākt šodien varbūt ar to, ar ko es pabeidzu pagājušo stāstu par ziemas saulgriežiem un mazlietiņ atkārtot, jo tas tomēr ir svarīgi tādā ziņā, lai būtu skaidrība par, nevis pilnīga skaidrība par pamatiem. Pilnīga skaidrība, tas ir liels jautājums, vai kādreiz cilvēkiem vispār var būt pilna skaidrība, bet lai būtu skaidrība par pamatiem, jo paši pamati parasti ir tie vienkāršākie, parastākie, nesarežģītākie, uz ko tad arī tālāk viss notiekošais tiek būvēts, tāpēc atkārtot nekad nav par ļaunu, jo vismaz priekš tiem, kas ir skatījušies iepriekšējo reizi, parunāšanas reizi, tad noteikti priekš tiem, kas varbūt tagad skatās pirmo reizi, noteikti vajadzētu to atkārtot. Pagājušreiz mēs tā kā apskatījām, kas ir Saules un Zemes attiecības, kā veidojās gadskārtas, kā tas notiek, kad Zemē riņķojot ap Sauli, Zeme veic tā kā pieprasījumu, lai būtu šī gada laika maiņa. To viņi izdara ar savu asu leņķi, ar ko viņi ir noliekti attiecībā pret Sauli, un izejot no tā, tad arī veidojās gada cikla. Gada laiki, pavasaris, vasara, rudens, ziema. Un apskatījāmies, kā rodās šīs te gadskārtas, bet mēs vēl apskatījāmies, kāpēc šīs lielās gadskārtas, kā ziemas saulgrieži, pavasara, rudens saulgrieži un vasaras saulgrieži, kā viņi saslēdzās, teiksim, ar tas, kas ir pazīstams astroloģijā, ar horoskopiem. Līdz ar to horoskopi atrodas ārpus Saules sistēmas, un līdz ar to notiek šī Saules sistēma, tā skaitā Saule un Zeme, kas atrodas iekšpusē.
saslēgšanās tā kā ar kosmosu. Tāpēc arī ir svarīgi šīs lielās gadskārtas un ir vēl 4 mazās gadskārtas. Tāpēc atkārtojot, es mēģināšu te ātri uzzīmēt to pašu pamatu, kā tas veidojās, bet jau neslēdzot iekšā horoskopus, lai nav nekā lieka, lai pēc iespējas vienkāršākā veidā varētu saprast šo te saulgriežu nozīmi, lai arī pēc tam attiecīgi sagaidot vai pavadot katrs no saulstāviem vai saulgriežiem būtu šī te nojausma, ko tad mēs darām, kas tad tagad notiek. Un visam tam pieskaņot atkal savus nodomus un savus vēlmes, lai viss kopā iet, lai bildi kopā sajiet ar skaņu un cilvēku dzīvi sajiet kopā ar visu pasaulē un kosmosā notiekošo, lai būtu vieglāk un lai būtu foršāk. Jā. Tā kā mēģināšu kaut ko uzzīmēt, kas attiecās uz saulgriežiem. Tātad mēs esam apmēram šeit, ja tas būtu pavasara punkts, apmēram šeit, tas ir rudens punkts, apmēram šeit ziema, apmēram šeit vasara. Un tas ir tas saules ceļš, kas veido šo krustu, kas veido debesu puses, tas ir tas pats pamats. Un es jau pagājušajā stāstīju, mājās kalnā un šādi te 8 vārti, pa kuriem tad labi var redzēt, vērot sauli, šo saules ceļu, kad viņi lec, kad viņi ir zenītā, kad viņi noriet. Un tā ir arī tāda vienkārša ābets, ko es mēģināšu ātri izskriet, ja, cauri, lai saprastu, kā tas veidojās. Tad, kad tagad, piemēram, kā pavasarī ir diena vienāda ar nakti, un arī rudenī tas ir, rudens saulgriežos ir diena vienāda ar nakti. Saules lekšanas punkts norāda uz austrumiem un uz rietumiem. Saulīt lec par šiem vārtiem, veido tādu ceļu pa horizontu un noriet rietumos. Savukārt ziemā viņi lec par šiem vārtiem, veido mazu loku pa horizontu un noriet pa Māras vārtiem vai pa dienvidu rietumu vārtiem. Un tās ir tādas konkrētas vietas, kas ir vienmēr tā bijušas, pēc kuriem vienmēr ir cilvēks orientējies pēc debesu pusēm. Un tas ir bijis tā kā tāds nemainīgs lielums, akmenī iecirsts, ar domu, ka tādas pamatlietas nevar mainīties nekad. Un vasaras saulgriežos saule lec te ziemeļu austrumos, lec par šiem vārtiem, ja cilvēks stāv šeit centrā, un pie horizonta viņš šeit uzlec, un veido lielu loku, un noriet par šiem vārtiem. Un tā doma ir tāda, ka tas ir tā visu laiku bijis, bet man novērojumi, un es tagad ļoti īsi, un man ir visi fakti, kā saka, fiksēti uz papīra ar mērinstrumentiem un ir tā kā pierādāmi. Un šo aplēs esmu būvējis tieši pēc debesu pusēm, pēc saules zenītiem, lietojot kompasu, skatoties, kur ir debesu puses. Bet šī vieta, kas man mājās ir izveidota, nav vienīgā. Es esmu daudz tādas spēka vietas lietojis dabā, uz horizonta, ņemot vērā saules ceļu, uz horizonta veidotiem zīmēm, kur var veidot atzīmes, kurā vietā saule lec, kurā viņa riet, kurā gada laikā viņi to dara. Un man tādas vietas dabā ir vairākas, tā starpā Pokaiņu mežā ir tāda viena vieta, Ogres zilajos kalnos ir tāda viena vieta, kur uz horizonta ir iezīmēts, nevis akmenī iecirsts, bet uz horizonta ir iezīmēts šie te parametri, pēc kuriem var viegli pārbaudīt.
Tāpēc es to stāstu, tāpēc, ka šajā tēmā es esmu jau sen un viņā sen strādājis. Kur ir tā priekšrocība? Tā priekšrocība ir tajā, ka tagad, kad ir izmainījies šis saules ceļš, kad šis te tālākais punkts, kad saules vekšanas punkts nevarēja aiziet tālāk uz ziemeļiem, viņš vienmēr aizgāja līdz šīm vārtiem un pēc tam gāja apakaļ. Ir noticis tā, ka tagad tas lekšanas punkts ir 15 grādu novirz. Tātad kaut kas, nav svarīgi kas, bet viss ir sagrozījies. Ir noticis tas, kas nevarēja notikt nekad. Un tāpēc man ir tādi fakti, es viņus negribu saukt par pierādījumu, bet es esmu to savā laikā izdarījis, kad vēl bija vecais Ziemeļpols, kad vēl bija vecie šie atskaites punkti, kad strādāja visa šī sistēma. Un man ir palaimējies, ka man ir nācies tādas vietas izveidot, un tur tajā laikā nebija doma, ka man nāksies to kā pierādījums celt gaisā, un teikt, ka es te kaut ko esmu pierādījis. Tādas domas nebija, bet labi, ka es to izdarīju, man tagad ir, jo es esmu izmērījis tos vecos atskaites punktus, ko mūsdienās varbūt var pārbaudīt, kur ir kādreiz būvētas mājas, kur ir projekti iezīmēti kartēs, kur ir norādītas debesu puses, vienkārši, ja tādu fakti ir, tad to tagad var viegli pārbaudīt, paņemot, paskatoties šos te projektus un vienkārši salīdzinot, vai realitāte tas, kas ir ārā aiz loga, kur saulīte veic šo te savu ceļu, lai atbilst tam laikam, un tad to var viegli pārbaudīt. To var viegli arī pārbaudīt vienkārši vienu dienu, tagad pavasarī, kad ir saulainās dienas, vienkārši iespraužot kociņu zemē, tā, lai ēnu var izmērīt, nomērīt visīsāko ēnu, to var izdarīt tā, kad zinot, tad to laiku, kad ir zenītā, ir jāveic nevis viens mērījums, bet jāveic vismaz 3 mērījumi, tas ir viens vismaz stundu pirms zenīta, viens zenītā, un otrs mērījums ir jāveic stundu pēc zenīta, jo tad jūs dabūsiet šos te punktus, kurus tad jūs varēsiet izmērīt to ēnas garumu un pārliecināties, kura tad ir īsākā ēna. Un to var vienkārši izdarīt, paņemot mehānisko kompasu, jo mehāniskie kompasi vēl joprojām rāda uz Ziemeļpolu, jo tas ir elektromagnētiskais lauks, kas nav nobīdījies, bet ir nobīdījusies ģeometrija. Un līdz ar to ēna, kas ataino ģeometrisko stāvokli, parādīs, kā ir nobīdījies saules zenīts, līdz ar to zemes attiecība pret sauli. Un to var viegli pārbaudīt. Tā kā tiem, kam rodās jautājumi, pirms rakstiet komentārus vai apšaubiet to, ko es saku, vienkārši pamēģiniet un aizejiet un izdariet un pārmērīt. Jo tad, kad lasu komentārus, ko es parasti arī nemaz nedaru, tad kad palasa, tad pēc tam cilvēki runā, var redzēt, grāmatu nav lasījuši, bet viedoklis viņiem ir, Tas ir tā kā, tas ir tā kā, vajag pārbaudīt, pirms izdara secinājumus. Bet tas stāsts nav par to, tas stāsts ir par faktu, ka tāds fakts ir noticis, un tad mēs varam paskatīties, kas tad tas ir, ja mēs visi zinām, ka mēs dzīvojam starp debesīm un zemi, un cilvēks ir caurlaidējis visas enerģijas, visi virzieni, kas iet caur cilvēku, gan no zemes uz sauli, viņi iet caur cilvēkam, un atkal otrādi no kosmosa caur cilvēku atpakaļ uz zemi, apziņas lauks, kas ir elektromagnētika, kur ir mūsu smadzenes strādā noteiktos diapazonos, kas ir tikai elektroimpulsu kustība smadzenēs, pa neironu ceļiem, kanāliem un sinapsēm, kur savā starpā savienojās, un ideja, doma meklē savas taciņas, kā nonākt pie kaut kādas atklāsmes, Mēs, kas lielajā, tas mazajā, cilvēka doma ir viens un tas pats, kas zemes lauks, ja mēs esam saistīti šajā laukā, un ja notiek šāda veida izmaiņas, un nevienam nebūs noslēgums, kad arī tas saucamais Šumaņa tīkls,
ir mainījis savas vibrācijas. Tas ir tas, ko mums kāda elektromagnētisko laukumu smadzenes izdala. Tas nozīmē, ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka mums ir mainījusies domāšana, mums ir mainījušies apstākļi, kas nosaka mūsu domāšanu, un mainījušies uz tādu stāvokli, kādu, vismaz tā vēsture, ko piedāvā cilvēkam, tāda pieredze nekad nav bijusi šī vēsturē, bet mēs ļoti labi saprotam, ka tas, no kuriem laikiem sākās cilvēkam piedāvātā vēsture, viņi sākās no ledus laikmeta, un principā nevienu zinātnieku. Es negribu apvainot, bet tā vēsture, ko pasniedz skolās un ko zina lielākā daļa cilvēku, viņiem neinteresē cēloņi, kas ir izraisījuši šo te ledus laikmetu. Ja? Un ja mēs paskatāmies vienkārši pēc tiem faktiem, kas ir pieejami uz zemes, internetā, arheologiem, informācija, kas ir pieejama, ja mēs paskatāmies tādā veidā, piemēram, uz piramīdām, ja, tad izrādās, ka ir divu veidu piramīdas. Vienas ir tās, kas ir būvētas pēc ledus laikmeta, tātad jau tajā mūsu ērā saucamajā, kas ir orientētas uz veco Ziemeļpolu, un ir tādas piramīdas, kas ir orientētas uz Grenlandu, tātad uz iepriekšējo Ziemeļpolu, kas ir pirms katastrofas, pirms ledus laikmetiem. Un es tagad tā ļoti, ļoti detalizēti, virspusēji vienkārši izstāstu, nepiesiemieties detaļām, lai būtu tas priekšstats apmēram. Ja? Tāpēc, ja es lietoju vārdus, ka cilvēkam nav tādas pieredzes, es tam pats saviem vārdiem uzreiz meklēju attaisnojumu, ja, jo viņam ir bijusi tāda pieredze. Ja? Tas ir vienīgi, vai mēs pieņemam to, ka cilvēks ir pirms ledus laikmeta dzīvojis. Ja? Bet tās ir tādas lietas, par ko jau, es domāju, daudz vispār vairāk pat nešaubās mūsdienās. Ja? Tās bija kaut kāds pārsteigums vai konspiratīvā teorija pirms kādiem gadiem, 15, 20, ja, tad tagad to jau ir pieejama un apgūstama un izprotama un izpētama. Un uz to jau tā cilvēks iet, ja, kad tā informācija jau visa ir atklāta un vai tik mācēt viņu salikt kopā. Tā kā tā, un atgriežoties pie šīm te izmaiņām, tad ir izmaiņas notikušas ne tikai no tā, no kuras puses mums tagad saulīte spīd, uzspīd, ja, kuru vaigu viņi mums vasarā iesauļos vairāk un kuru vaigu mums iesauļos mazāk. Runa ir par to, kad ir mainījusies visa domāšanas apstākļi, lauki, mehānismi un līdz ar to cilvēku apziņa, ar ko viņš šī pasaulē kā maņu orgānu rīkojās, ja, lai saprastu, lai redzētu, lai izzinātu. Ja, tad domāšanai ir ļoti liela nozīme visā šajā procesā, ko mēs saucam par dzīvi. Un tāpēc es vēl vienreiz atkārtoju par to nobīdi, kurš ir faktors, kas jāņem vērā. Jo, ja mēs sāksim skatīties, piemēram, pēc datumiem, pēc veciem ieradumiem vai tradīcijām, ja, kad tad ir tie īstie saulgrieži, kad tad ir tie īstie brīži, ir jāsaprot, ka ir noticis kaut kas, par ko cilvēkam nav izveidojies vēl priekšstats. Lai izveidotu šo te priekšstatu, kas ir balstīts kā mūsu iepriekšējais priekšstats uz astronomiskiem novērojumiem, un ne tikai, bet uz vēl daudzām citām zināšanām, ir jāsaprot tas, ka mums pagaidām nav šo novērojumu. Tāpēc, lai ko mēs zīlētu, kādi kalendāri ir pareizi, vai kādi datumi ir pareizi, vai kad tad ir tas īstais laiks, ir jāsaprot, ka mums vēl nav novērojumi, mums vēl nav informācijas, lai mēs izdarītu secinājumus. Tāpēc es jums to stāstu, ja, lai jūs neuztraucaties, kad kaut ko palaiž garām, vai kaut kas nav īstā laikā, tādu laiku vairāk nav. Tāpēc to saprastams, es esmu priekš sevis atradis citus instrumentus, kādā veidā tad var mēģināt saprast, kad tad ir šie laika brīži, šie saulgrieži, kad mums tā kā vajadzētu iet kontaktēties ar apkārtējo vidi. Šeit es domāju, bišķi ārpus mūsu pasaules, ja, robežām, kur parasti cilvēks arī dodās, kad viņam vajadzīga palīdzība. Un kad tad ir šie īstie laika brīži,
man ir tā kā savi novērojumi, kā to varētu darīt. Tāpēc es vienu no tādām detaļām arī jums parādīšu. Ja? Jo ir jāsaprot, ja Zeme ir izdarījusi izmaiņas, tātad viss viņā notiekošais, tai skaitā daba, koki, gadalaiki, zvēri, putni, viņi visi jau ir pārslēgušies uz šo te ritmu. Un tad viens no veidiem, protams, ir vērot dabu, vērot putnus. Un šos piemērus es jums nesaukšu, kad es pirmo reizi ezīti ieraudzīju, kad viņš izlīd no lapu čupas, vai kad es vai cikos no rīta es izdzirdu, ja, kad pirmais putns iedziedās. Šīs detaļas es neminēšu. Es minēšu tādu vienu detaļu caur numuriem, caur datumiem, caur numeroloģiju, ja, kas arī tikai viena detaļa, kas ir kā zīme, ja, kurām vairākām šīm te detaļām saliekoties kopā, cilvēks var radīt priekšstatu par to, kad tad ir šie laika brīži. Un, ja es pieminēju, piemēram, putniņus un zvēriņus, ja, tad tāda patni būtne ir arī cilvēks. Un, ja Zeme ir pārstartējusies citā līmenī, arī cilvēki, tas saucamais sociums vai kolektīvais vai, protams, arī individuālais, viņi arī pieslēdzās šiem ritmiem. Un līdz ar to cilvēks arī ir spiests spēlēt, viņš to saprot vai nesaprot pēc jauniem noteikumiem. Un tas, kas ir ar vērīgu aci, kas to saprot un kas to vēro, tad cilvēku uzvedībā, tas, ko cilvēki runā, arī var redzēt šīs te zīmes. Bet tur, kur ir iesaistīts cilvēks, tur jau ir drusku grūtāk orientēties. Visvieglāk ir vienkārši agri no rīta piecelties un tad, kad ir dabā klusums, naktī klusums, sagaidīt pirmās putnu balsis, atzīmēt to datumu un laiku, jā, un paskatīties. To ir ļoti viegli izdarīt, bet tur, kur ienāk uzreiz attēlā vai redzeslokā ienāk cilvēks, tur ir grūtāk noorientēties, jo tur darbojās, tur vērība pazūd uzreiz, un tur iestājās citi lauki, kas sāk tevi vest prom no tavas modrības, ja, un tu pat aizmirsti, uz ko tu biji koncentrējies, ja, uz kaut kādu ziņu, ko viņš tev atnesīs, tu viņu ātri to modrību cilvēku pazaudē, tāpēc tā ir tāda diezgan sarežģīta lieta. Bet tas, kas attiecās uz skaitļiem, uz datumiem, un kā es jau teicu, es priekš sevis tādu komplektu izveidojis, kad kā es vēroju, ka tad varētu būt tie laika brīži, ja, kad tas saulīte pagriežās. Ņemot vērā arī, ja, kad horoskopu zīmes maina savus grādus, ja, kad zivis ieiet aunā, ja, nulle aunā, tā kā tas bija tagad 20. datumā, šodien no rīta, ja, arī tā ir zīme, bet tikai viena no zīmēm. Jo vairs tādas zīmes nevar ņemt, jo, kā es jau teicu, nevar ņemt vērā, jo, kā es jau teicu, mums nav novērojami. Mums nav novērojami, lai mēs varētu kaut ko izsecināt, un tas fakts ir jāatzīst. Tāpēc viens ir šis te fakts, kas ir noticis, gribu pārliecināties, aiziet un pārliecināties, pamērat bišķi, ja, bet, lai, teiksim, izdarītu precīzākus secinājumus, jūs saprotat, ka šis te viens cikls, ar to, ka jūs vienā dienā aiziesiet un novērosiet, jā, jūs varēsiet salīdzināt kompasu pret ēnas stāvokli, ja, bet jūs nevarēsiet izdarīt secinājumus, jo, ja jūs izdarat mērījumu vienā gadā, ja tas mērījums jāizdara vēl nākamā gadā, un tikai tad jūs varat kaut ko sākt secināt ārā. Tāpēc es to vienkārši vēršu uzmanību, ka tas ir diezgan nopietns process, kas ir jādara profesionāliem, ar profesionālu aprīkojumu, ar profesionālām astronomiskām zināšanām, lai varētu šos te vērījumus veikt. Bet šie te mērījumi vismaz publiskajā telpā netiek atskaņoti, ja viņi, es ticu, ka viņi kaut kur tiek veikti, ja, bet viņi netiek atskaņoti, un viens no tādiem piemēriem ir, ja, kur mēs zinām 4 gadus atpakaļ bija tas saucamais laiks, kad mums tur lika nesāt visu kaut ko tādu, un tajā laikā tur mums veikaliem bija priekšā plauktiņiem preču ierobežojums, ko drīkst pirkt, ko nedrīkst pirkt, ja, un uz visu tā fona, uz visu tā ļembasta. Protams, informācija bija internetā, ko reti kurš pamanījis, pat neesmu dzirdējis, ka to kāds pamanīja, bet es to pamanīju, ka tajā laikā tika observatorijas pat aiztaisītas lai nebūtu šie te publiskā pieeja šiem te datiem, fenomeniem, kas ir notikuši. Un tas ir mans tāds vērtējums, bet es citas loģikas pagaidām tur neredzu, tāds fakts bija.
Tā, un nekas cits neatliks, kā neviens jums uz bļodiņas nepienesīs klāt šo te informāciju, ja jūs to paši nesāksiet meklēt. Tāpēc, ko jūs darītu, tas mans aicinājums ir tomēr mēģināt iedziļināties, nemēģināt vairs atdarināt tradīciju. Tradīcija nav nekādas vainas, tur ir ļoti dziļa doma, ļoti dziļš funkcija, kāpēc tas ir domāts. Es jau to pagājušajā stāstīju, ka tradīcija ir domāta, lai neizmainītā veidā nonestu zināšanas, laikam cauri iznestu, kā pasakas, kā tautas dziesmas, kā dejas, kā dziesmas. Ja? Tas viss ir tā informācija, tā tas ir. Tā ir skaitā raksti un zīmes, ja? Jo, ja jūs zināt šo te krustu, visi raksti, visi auseklīši, viss veidojās tikai izejot no šīm te debesu pusēm, kas īstenībā ir saules ceļš. Un ja ir mainīsies šī te ornamentu un zīmju pats audekls, ja, kas ir ornamentos un zīmēs ieliktās zināšanas, jā, viņas tur ir, bet rēķinieties, kad viņas bija tādas, tagad viņas ir drusku tādas. Viss tas pats, bet audums ir šitā drusku. Tā kā jūs paņemt vieli vai lupatu un šitā rokām izdarīt, viņš uzreiz sanes tādas krunkas, sakrunkotos. It kā viss tas pats, bet drusku savādāks. Un par to ir stāsts. Par to ir stāsts, kad mēs varam tikai sākt vērot, sākt ieraudzīt, un ja mēs ejam uz rituāliem, pētīt sajūtas, pētīt laikus, pētīt zīmes, lai atkal nonāktu pie kaut kāda novērojuma kopuma, kad mēs varam izdarīt secinājumus. Tagad ir tā, tas strādā tā, un tagad ar to visu uz priekšu nākotnē. Tā kā mēs esam tādā laika brīdī, ka tas ir noticis, un tāpēc tas ir jāņem vērā. Es varbūt pa garu runāju, pa garu stāstu, bet manā skatījumā tas ir pamats, jo ja grib māju uzbūvēt, jāsāk ir no pamatiem, no ābeces, no visa parastā vienkāršā. Tāpēc tā. Un tagad, teiksim, lai saprastu priekš sevis, lai saprastu, kā tad ir šie saulgrieži, protams, gada laiks, protams, laiks ārā, protams, daba, putni, zvēri, protams, cilvēki, zīmes un, protams, arī visi instrumenti, kas ir gan astroloģija, gan numeroloģija, jā, ar kuriem tad var strādāt. Un, teiksim, tas visuzskatāmākais, tas visvienkāršākais un kas perfekti nostrādā, ir, teiksim, ja es paņemam parasto numeroloģiju, jā, un šeit stūrīti uzrakstīšu. Šo gadu, 2024. gads, jā, un mēs zinām, ka tas orientējoši pēc horoskopiem, pēc grādiem, jā, varētu būt, nevis varētu būt, bet tā kalendāros raksta. Šodien, tātad 20. marts, 5 cikās tur ar kapekām no rīta, ja notika šis te horoskopa zīmju maiņa, ja, kad no zivīm pāriet aunā. Un tātad šeit jau mēs redzam 20-nieku, ja, dalām 20-niekus. Un šis 24. gads, kas mums varētu būt kā orientieris, ja, kad ir, bet, teiksim, tas, kas ir, kad raksta, kad tad ir tie saulgrieži, ja, un tur vairākus gadus uz priekšu un vairākus gadus apakaļ, tad ir pieņemti, jūs zināt, tie datumi 21., 22., 23. un tās dienas apmēram, kad 20. jā, kuru gadu 22. vai kaut kā savādāk, ir vēl šie cipari, bet ja mēs paņemam, teiksim, to 20-nieku noliekam, tātad noliekam kaut kur šeit, kā šeit nonāk malā, šeit noliekam malā to 24, šeit loģiski lineāri iet 21, 22, 23, ja? Un mēs dabūnam vienkāršu laika portālu, bet tas ir tikai viens cikls. Zemes riņķis ap sauli, kas cilvēkā izpaužās kā bioritms. Kā bioritms, kad mums ir vasaras noskaņojums, pavasara noskaņojums, rudens noskaņojums, ziemas noskaņojums. Tie cilvēkā ir bioritmi. To dod šis te saules ceļš, vai zemes ceļš apkārt saulē. Un tas ir tikai viens cikls. Cilvēkā ir zinātnē zināmie vismaz 5 lieli bioritmi, kas vada visus procesus iekšā. Viens no visstiprākajiem, un jūs to neviens nenolieksiet, un jums visiem tas ir zināms, tas ir vienas diennakts
bioritms. Tad mums ir gaišais dienas laiks, kad mēs esam aktīvi, un tumšais laiks, kad mēs esam pasīvi, bet īstenībā pasīvi, kad mēs tā kā savācam enerģiju, lai atkal varētu pavadīt nākošo dienu. Ja? Bet tagad detaļās neiekritīsim, es jums ļoti virspusē par to izstāstu. Ja? Un tas ir viens no stiprākiem bioritmiem. Šis te gada cikls ir nākošais no stiprākiem, tāpēc, ka tas ir zemes riņķis apkārt saulē. Un mums ir ļoti iespaido, kāds mums ir vai pavasara, vai rudens, vai vasaras, vai ziemas garstāvoklis vai noskaņojums. Tas ir iekšā kā bioritms. Viņš ir vistuvāk, jo mēs uz zemes dzīvojam. Pati zeme 1, zemes riņķis apkārt saulē 2. Nākošais tuvākais, un tagad domājiet loģiski, kas ir tuvāk zemē, tas ir mēnesis, tātad mēnesis cikls. Neapstāšos, visi jūs to zināt, viņš strādā. Viņš strādā sievietē un viņš strādā vīrietī. Sievietē viņš strādā bioloģiski, bet vīrietī viņš strādā psiholoģiski. Šis te bioritms ir iekšā cilvēkā. Un tad vēl nāk tā saucamie vēl 2 lieli bioritmi, ko zinātne tā kā nemāk aprakstīt. Viņš sauc par aptuveno 14 dienu bioritmu, uz kurai ir cilvēka apziņa, kurai pakļauti cilvēka apziņas procesi. 14 dienas aptuvenās, kas ir redzams, kad bērns ir mātes vēderā, ja, kad ārsts saka, nu tagad ir 1. 2. nedēļa, tagad ir 3. 4. nedēļa, ja, tā kā pa pāriem sauc, jo viņi ņem vērā šīs te aptuvenās 14 dienas. Bet īstenībā tās ir, tur ir ļoti zināms, es nesaukšu vārdā, ir zināms 13 dienu cikls, kurš ir arī, starp citu, Latviešu lielvārdas jostā iekšā iezīmēts, ir šis te apziņas cikls. Bet tad, kad bērns ir mātes vēderā, veidojās ne tikai apziņa, topošais cilvēks, bet, protams, arī bioloģija. Un bioloģija ir 20 dienu cikls, tāpēc šie ir vēl 2 cikli. Apziņas cikls 13 dienas un 20 dienas bioloģiskais cikls. Bioloģisko ciklu var ļoti labi redzēt cilvēkam, kad viņš dabūna zilu aci. Zilums ātrāk par 20 dienām nepāries nekad, lai uz ko tur smērētu. Tas ir nepieciešams šūnai, lai viņi atjaunotos, lai no saules saņemtu enerģiju, izspēlētu visu viņu spektru. Un viņš ir saistīts gan ar saules griešanos, rotēšanu, gan ar vēl daudzām lietām, pa ko es tagad nestāstīšu. Ja? Tas ir kā saulīte visas enerģijas spektru, viņi 20 dienās paspēja to visu savu paketi nosūtīt cilvēkam. Tāpēc šie ir tie lielie bioritmi. Un tad, ja mēs ņemam, vēl pieliekam šim te vienam, tas ir viens cikls, viens bioritms, pieliekam klāt vēl vismaz vienu, ja, no šiem te minētiem, tad mēs iegūstam, ja, kad šeit vēl ir skaitļu rinda, kas sākās kaut kur teiksim, bet pēc maniem skatījumiem sākās 18. datumā, tad mēs iegūstam vēl 2 dienas, un, lai būtu simetrija, jo laiks iet šādā te veidā, spēks pamazām pieņemās spēkā, viņš nonāk savā kulminācijā, un tad viņš pamazām sāk izsīkt. Pielietojam šeit 26. Tātad, ja mēs runājam par to, ka tad ir tie īstie saulgrieži, un mēs iepriekš sapratām, ka mēs tā īsti to punktu pateikt nevaram, jo mums nav pagaidām par to zināšanas. Caur šo ainu mēs tā apmēram tā varam redzēt manā skatījumā, ka tas ir 22, jo šeit iesākās viens cits cikls, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, un viņš aiziet tur tālāk, bet ja mēs pieslēdzam klāt šos te, tad mēs vēl varam paskatīties, ja teiksim, 5, 6, tātad šis te ir tas piecinieks, un te jau ieslēdzās numerologu interpretācija, jo viens ir instruments, numuri un cipari, un otrs ir meistara interpretācija. Tas pats ir astroloģija. Astroloģija kā zinātne no zinātniem, bet otra puse sastāv interpretāciju. Tāpēc šeit var viegli ātri ieslēgt interpretāciju, un man tā ātri jāpārskrien pāri, kas tas ir par laiku, kas tur notiks, ja, kā tas būs, visur divnieki, ja, šeit divnieki vēl ir pārdalīti uz pusēm, ja, mums sanāk 2 divnieki, un centrs ir piecinieks cilvēka skaitlis, ko nozīmē priekš cilvēka 4nieks, ko priekš cilvēka nozīmē 6nieks, ja, un mēs uzreiz iedodam paketi ar informāciju par to,
kādu uzmanību tad vērst procesiem, kuri šī te laika brīdī tiks koriģēti šī te portālā vai šajos svētkos, vai sauciet to, kā gribiet, tam nav nekādas nozīmes. Bet un jau no šī te var izvilkt ļoti milzums daudz lielu informāciju ārā, bet tas pats galvenais apmēram saprast tos orientierus, apmēram saprast tos rāmīšus, kurā tad cilvēkam jāsāk darboties ar savu uzmanību, lai vērot notikumus, zīmes, cilvēkus, procesus, caur sevi viņus tulkotu, skatītos, un tad var saprast apmēram, kas tad ir šī gada pavasara saulgrieži, ko ar viņiem iesākt, ko ar viņiem darīt un tā tālāk. Tā kā apmēram tāda schēma, apmēram tā virzoties, ja, lai būtu vēl kaut kāds mazs priekšstats. Bet tagad mazlietiņ atgriežoties pie pašiem saulgriežiem, kas tad ir šie te saulgrieži. Mēs zinām, ja, kad pavasarī lielajā dienā daba mostās, sēkla iet zemē. Sēkla iet zemē, attīstās un kļūst par ziediņiem, kas uzzied Jāņos. Tāpēc es šo posmu, kas iesākās šajā te pavasara saulgriežos, tā arī saucu kā attīstības sākšanās, attīstība. Sēkla iet zemē un sāk attīstīties. Laužās pumpurs, veidojās asni, lapas, stumbri, ziedi. Ja. Ziedi mums ir Jāņos vai vasaras saulgriežos, kad daba zied, cilvēks zied. Un tas ir tāds process, kas īstenībā dabā ir kā pavasars, un pavasars sākās tikai šeit, martā. Tātad attīstība, ja. Attīstība, kad sēkla attīstās par ziediem. Un tagad iestājās vasara, kas notiek vasaras saulgriežos, daba pārslēdzās citā ciklā, notiek kas? Notiek ziediņu piebriešana par augļiem. No ziediem veidojās augļi, kurus mēs ievācam rudenī, tad, kad sākās rudens. Un tas ir vasaras laiks. Tātad šeit ir vasara. Un manā skatījumā tas tā arī saucās piebriešanas laiks, piebriest. Kad viss dabā briest. Un augustā pārvaldniece Māra, viena no zemes mātes sejām liktenes lēmēji, kad rudzi nobriedz zelteni, ja, kad viss ir nobriedis, kas lolo šo te materiālo pasauli. Lolo, un tā ir tā piebriešana, tas ir tas posms, kas notiek piebriešana. Rakstu kā rakstu, kas gribēs, ka būs kādi jautājumi, atradīsiet informāciju vai atkārtot noskatīsieties, vai sameklēsiet mani, vai kaut kur citur. Es tikai pievēršu jūsu uzmanību. Un rudens saulstāv vai saulgrieži, ja, kad vasara beidzās, iestājās rudens, tad šie te augļi, kad mums ir Miķeļdiena, vai tad citi teiks, ka tas nav pareizs nosaukums, šeit nav runa par to, šeit ir par to, kad augļi ir nobrieduši. Augļi ir nopieduši, vai mēs tur zīmējam jumīti vai kādu citu zīmu, tas jau aiziet citā līmenī, un es tajos strīdos nepiedalos. Augļi ir nobrieduši, ja, un tad notiek augļu ievākšana, un augļus mēs ievācam, laižam apritē, mēģinam saglabāt, ja, bet kas ar viņiem notiek, tad, kad viņi ir ievākti, protams, viņi noplūkti, viņi iet šo procesu uz sapūšanu. Uz sapūšanu, tātad trūdēšanu, ja, un šo procesu es tā esmu nosaucis, lai tur nebūtu tas tur šīs te asociācijas sarukšana. Ja, kad viss iet uz sarukšanu. Tātad rudens ir tas tumšais laiks, kad iet uz sarukšanu. Nu, un tad, kad viss ir sarucis, pagrabos kartupeļi sapūši, un, protams, tur mēs tagad neskatāmies, kuram kāds pagrabs, cik ātri kas sapūst, ja, bet tā doma ir tāda.
Bet tā doma es jau pagājušajā stāstīju, tad, kad mēs apskatījām ziemas saulgrieži, saka, tā doma ir tad, kad mēs ievācam ražu, ne jau tajos ābolos ir tas piepildījums. Tas piepildījums ir tas, ka cilvēks savas ievāc ražu par savu darījumu un izdara atziņas. Tāpēc šis te sarukšanas laiks, kas varbūt citiem uzreiz rada tādas asociācijas, jā, varbūt tādas, ko tā kā negribētos, jā, bet kas ir šī sarukšana? Šajā sarukšanas laikā tas auglis tā kā sakrīt un viņš izdala to enerģiju, kas pēc viņa paliek. Un viņš izdala, un priekš cilvēka tas ir tad, kad viņš ir darba augļus ievācis, jā. Šis ir tas laiks, kad ir mārtiņi, kad mēs ar senčiem runājam, kad mēs dalamies pieredzē, mēs dalamies atziņās. Un ja dabā galvenā raža ir augļi un kartupeļi, tad cilvēkam galvenā raža ir atziņas par padarīto. Un ar tām mēs mainamies ar senčiem, ar tām, kas patika, kas nepatika, ko nākotnē pieņemsim, ko nepieņemsim. Un tad tā sapulšana notiek un Ziemassvētkos no visa vecā jāatbrīvojās, jābūt tīriem un baltiem, lai varētu pieņemt jaunas domas, jaunas idejas. Un tā ir tā laika būtība. Un tur ar baļķu vilkšanu nav nekāda sakara. Kaut gan es saprotu un neuztveriet to kā apvainojumu. Es saprotu, kas tas ir, tā ir tradīcija, tā ir kultūra, un es jau stāstīju, priekš kam bija vajadzīga tradīcija, priekš kam bija vajadzīgas maskas, tāpēc, kad bija jāiznes šīs zināšanas. Bet tagad laikmets ir nomainījies, tā zināšanas jāsāk vērt vaļā un skatīties, kas tur ir iekšā, kur ir tā būtība, ko senči mums gribēja pavēstīt, ne jau viņi gribēja izstāstīt pasaku par kādu no tēliem. Viņi gribēja domu aiznest, un tas ir atziņās iekšā. Tā kā tā. Un tad ir Ziemassvētki, ja, un mēs jau Ziemassvētkos pagājušā runājām, ka tas ir tas laiks, kad piedzimst Dieviņš, kad piedzimst doma, piedzimst ideja. Un cilvēkam šis ziemas laiks ir jāveltīt, lai strādātu ar domām, lai strādātu ar idejām, kuras pēc tam ielikt šeit sēklā iekšā. Tātad tas ir pats dzimšanas laiks, šeit dzimst idejas, domas, projekti, plāni, vēlmes, sapņi, fantāzijas. Viss tas, kas ir mums pieejams ar mūsu apziņu. Un tagad tā apmēram, lai saprastu šo te secību. Un es tagad skatos pulkstenī, bet kā ies, man jāsteidzās nekur nav. Jūs varat tīt uz priekšu un atpakaļ, tā ir jūsu darīšana. Tā. Tā ir tā pamatdoma. Un tas, ko es iepriekš teicu, ir jāsaprot, kad viss šis te aplis, viņš kādreiz tāds ir bijis. Bet tagad viņš ir viss tāds pats, bet drusku savādāk. Un šis te fragments, kas tad ir tas savādāks, tas ir tas mūsu uzdevums, kas ir jāatklāj. Tas ir tas uzdevums, kas ir jāatklāj. Un tāpēc, lai kā jūs iet un ko jūs darītu spēka punktos uz zemes, kas ir spēka vietas telpā, un spēka punkti laikos, kas ir spēka punkti laikā, un saliekot šos punktus kopā, cilvēks ir īstajā vietā un īstajā laikā. Un tad jautājums par to, kā un ko darīt, tas jau ir cilvēka paša ziņā. Kā viņš pavadīs šos portāla laikus, ko viņš darīs, zināšanas par to, kam ir domāts, kurš gadalaiks, kas ieskicē apmēram, kādu procesu notiek šajā, piemērojoties tam, cilvēks var iet un pētīt. Un vēl iedošu vienu papildus informāciju, jo, teiksim, šī ir tā lineārā domāšana, ja, kad mēs virzamies šādā te laika upē lineāri no Ziemassvētkiem uz pavasari un tā tālāk no pavasara uz vasaru, no vasaras uz rudens, no rudens uz ziemu. Tā ir tā kā secība, no kurienes uz kurieni. Bet ja mēs gribam izprast dziļāku jēgu, tēmu, domu vai katram savu individuālo uzdevumu, kas mums ir dzīvē tagad aktuāls, ko mums vajadzētu risināt, tad šādā veidā, protams, mēs varam pastīties, no kurienes mēs nākam, uz kurieni mēs ejam. Bet ir vēl viens veids,
Kā to var paskatīties, ja jūs zinat šo te gada laiku nozīmi, jūs varat arī izdarīt šādu darbību. Ja ir aplis, es skatos, ka var labi redzēt to, ko es tur uzzīmēju. Ir aplis, un gadskārtas mums ir 8 punkti, tātad mēs saliekam šos te 8 punktus. Uz apļa, 8 punktus uz apļa. Un pieliekam zīmuli vai krītu vienam punktam un ar neatlaistu roku mēģinam visus punktus savienot. Tāda darbība ir iespējama. Pasēžat mājā, padomājam. Un izveidojot tādā veidā 8 stūru zvaigzni. Visi zin, kā jāzīmē 5 stūru zvaigzni, ja, bet var arī uzzīmēt 8 stūru zvaigzni. Un savienojiet šos te punktus. Un jūs iegūsiet 8 stūru zvaigzni. Kur tad arī ar būtiņām? Tā, kas man te bija, ko es te uzzīmēju? Kaut kur man te nogāja greizi, bet es varu galvu ielikt ķīlā, kad to var izdarīt. Kad jūs ar bultiņām šādā te veidā varat vēl paspēlēties, ja mums tagad ir vasaras saulgrieži, šeit pēdējā bultiņā. Jūs varat paskatīties, tas princips ir tāds, jūs pieliekat krītiņu vai zīmuli, izlaižot 2 jāsavieno, izlaižot 2 jāsavieno, izlaižot 2 jāsavieno, un jūs aiziesiet pa apli, un visas svītriņas jums savienosies. Un tad jūs varat uzzīmēt bultiņas galā, abos virzienos, visos virzienos un paskatīties. Piemēram, ja tagad ir pavasara saulgrieži, jūs varat paskatīties, lai uzzinātu un izvilkt ārā informāciju, kas priekš jums ir aktuāli. Varat vienkārši paskatīties, aizbraukt uz Mārtiņiem, uz novembra laiku, ko jūs tad darījāt, kas jums bija aktuāls. Un jūs dabūsiet informāciju, ar ko jums jāstrādā šodien. Un tāpatās var ar bultiņu aizbraukt uz Māras dienu, kas ir pagājušā gada augusts, apskatīties tur, kas notika. Un tā savilkt visus savienojot, jūs domājat, dabūnat papildus informāciju priekš sevis, ko jūs gada laikā esat sadarījuši. Jūs to esat sadarījuši, bet jūs to esat aizmirsuši. Bet šeit jūs varat uzrakstīt konkrētu plānu, lai saprastu, kā jūs ejiet par šo ciklu, ko jūs dariet. Un tad jūs sapratīsiet, vai jūs darat atbilstoši dabas ritmiem, bioritmiem, tiem ritmiem, kas dabā ir paredzēti. Jums tur būs skaidra bilde, viss. Vai domas atbilst vārdiem, vai vārdi atbilst domām, un vārdi atbilst darbiem, un rezultāti atbilst tam, ko jūs saņemat, tas, ko jūs iesējat, vai jūs to saņemat. Tas ir tā tīri tagad, ja mēs runājam par šo te tādu saulgriežu, saulstāvju un tādu būtību, skaidrojumu, jēgu, kas nav ideoloģija. Viņa nav balstīta ne uz kādiem tautas, folkloras vai citu kaut kādu šiem te tādiem šķautnēm un tādiem rāmīšiem. Viņi ir parasti ābeci, kas ir saistīti ar saules, zemes kustību, ar parastām lietām, kur ideoloģijas neskar. Tāpēc tiem, kur uzreiz saskata kaut kādas pretrunas ar to, tām versijām, kas ir tā kā folkloras vai kādu citu izvirzīti, ja, mēģiniet saprast un nepiesieniet man bumbas, ka es noliedzu folkloru vai kad es esmu par to vai pret to. Man par to runāt nav interesanti. Tāpēc tā. Es daru to, ko es daru un daru tā, kā es to daru. Un labi, pietiek taisnoties. Tā ir tāda viena doma, ko es gribēju šodien pastāstīt, un es jau skatos, ir pagājuši kāds 50 minūtes, apmēram tā kā ir kaut kādi jautājumi, meklējiet telefonus, kontaktus, visus saziņām, un tas ir apmēram tā viena daļa, tā schematiskā daļa, to, ko es gribēju izstāstīt. Ko es arī stāstīju pagājušreiz, bet atkārtot nekad nav par
Jā, tā kā tā. Un tagad es šito visu čik ātri notīrīšu, jo man ir tā kā vēl viena daļa, ko es gribētu pateikt, varbūt, lai dziļāk jau ieiet tajā sakrālajā, tajā būtiskajā, ja, kas tad notiek telpā, ko tad mēs varētu visi cilvēki kopā tādu labu izdarīt, ja, lai visiem būtu labi, jo tas ir tāds diezgan liels sauklis, tas ir Dieva sauklis, ja. Ja jūs viņam sūtat kādu savu vēlmi, savu nodomu, Dievs vienmēr augšā viņu pieņem, vienmēr apskata, bet atpakaļ sūta tikai to, ko viņš pēc sava skatījuma redzot no augšas redz, lai nodara visiem. Viņš jūsu vēlmes visas izpild, tikai viņš viņus pārtaisa, lai visiem ir labi. Tā kā Dievs savu darbu par to, ka šī pasaule ir uzbūvēta un viņš ir darījis visu, kas viņam ir jāizdara, lai visiem būtu uz labu, un jūs zināt teicienu, viss ir uz labu, tikai jautājums, vai mēs to saskatām. Un šeit tie, kas ceļ pretenzijas par to, ka pasaule ir jāpārtaisa, mīlīši, pasēžiet, atkārtojiet ābeci, padomājiet par loģiskām lietām, ja? Un tāpēc tā, tas ir vienkārši. Es ne tikai jūs noskaņoju, es arī sevi noskaņoju, jo man arī bieži vien ieslēdās šūpolis, kas saka, tiešām vai tā, vai tiešām, kas tas ir. Un tad es atkal saku paldies par to, kad man ir savu pieredzi, kā es esmu vests pa dzīvi, ja? Kas man ir ļāvis savākt šo te materiālu, kas man nodara, pašam nodara. Un es daru savu darbu, savas lietas. Un kā saka, un padalos tikai ar savu pieredzi, un viedokli. Tā kā, teikt, jā, dēļ no. Nu, lūk, tā. Un tad mēs varam braukt tālāk. Mēģināšu kaut kādu tādu pamatu ieskici iedot. Bez tādiem lieliem, bez tādiem iekritīniem kaut kādās detaļās, metaforas veidā. Varbūt fragmentāli no vienas hipotēzes, varbūt fragmentāli no kādas citas hipotēzes, bet tā ir metafora, jūs saprotat. Tā ir metafora, kas dod kaut kādu priekšstatu. Šeit bez analīzēm, kas no kā nāk vai kaut ko. Jo es jau iepriekšējā reizē teicu, ja mēs jau varam domāt par kosmosu, mēs varam domāt par mākoņiem, par meditācijām, par citām pasaulēm, citiem laukiem, par dvēselēm, par gariem, par vēl kaut kādām lietām. Bet tās ir lietas, par ko mēs varam domāt, bet jautājums, ja, cik mēs skaidri par to varam kaut kādu priekšstatu gūt. Tāpēc es vienmēr, kad es stāstu savu viedokli vai cilvēku uzdod jautājumus un mēģinu veidot savu viedokli, es vienmēr stāstu, jūs varat izveidot savu pasaules redzējumu. Bet izdariet tā, kā arheologi dara. Viņi tad, kad kaut ko atrod, viņiem ir likums, kad viņi drīkst izrakt un pētīt visu, bet 10% no tā, ko viņi ir atraduši, viņiem ir jāatstāja neskartiem. Ziniet, ar kādu domu? Ar domu, ka tas, lai paliek tiem laikiem, kad mēs būsim gudrāki. Tāpēc šis ir labs princips, ko arī, kad jūs veidojat pašu savu pasaules redzējumu, ja, atstājiet vienmēr kaut kādu daļiņu, ka tad, kad mēs pāriesim šīs te pasaules robežas un aiziesim citā telpā, ja, kad viss izrādīsies savādāk. Viss, ko mēs spriežam, filozofējam un gudri runājam, viss izrādīsies savādāk. Tas ir ļoti labi, ka tāda brīva vietiņa kaut kur te domāšanas laukā ir, jo tas visu to procesu neieliek spriedzē, bišķi ir vietiņa izaugsmē. Tā. Nu, tāpēc tā metaforiskā veidā es esmu nonācis arī pie tādiem secinājumiem, kad skatoties apkārt, mēģināt domājot un saprast, kas tad ir noticis, kas notiek un kas vēl var notikt, ja, tad es tā arī esmu nonācis, kad pamatvērtības, tas, ko mēs tiešām zinām, un cilvēks šī pasaulē, ka ienāk, to, ko viņš noteikti zina, viņš zina to, ka viņš ir cilvēks, un šī pasaulē ienāk cilvēks, un mēs dzīvojam cilvēka dzīves, un to, kas ir ārpus šīm robežām, tas jau es jau teicu, tas ir cits jautājums, bet to, ko mēs noteikti zinām un noteikti varam izpētīt, tas ir pats cilvēks. Un es domāju, ka varbūt labi, nav svarīgi cik, bet es domāju, ka lielākā daļa nav mēģinājuši
caur tādu prizmu skatīties, ja, jo es riņķī apkārt redzu cilvēkus, kuri ir vientuļi un kuri meklē un saka, kad ir atraduši, bet vienalga turpina būt vientuļi. Un tas princips ir tas, ko nevar neievērot, jo cilvēks ienākot šī pasaulē ir vai nu puisīts, vai nu meitene, vai nu vīrietis, vai nu sieviete. Tā ir, un tas ir fakts, un tas ir negrozāms, lai kā mums te mēģina kaut ko iestāstīt, ja, tas ir fakts. Un tāpēc ir jāsaprot, ja, ka tā ir tā mūsu pasaules dualitāte, bet to dualitāti, kur mums piedāvā, ja, kad ir vīrietis un sieviete, un kad ir balts un melns, un kas ir pareizi un kas ir nepareizi, tā nav tā sakrālā dualitāte. Tā sakrālā dualitāte ir tā, kad cilvēks saprot, ka lielākā šīs pasaules dualitāte ir cilvēka iekšējā pasaule un ārējā pasaule. Un tad, ja cilvēkam, kurš ir ienācis šī pasaulē kā cilvēks, un šī dzīvē ir tas, kurš viņš ir, vai nu sieviete vai vīrietis, viņam ir jātiek galā ar savu iekšējo pasauli un pēc tam ar savu ārējo pasauli. Visa piedāvātā informācija, pulciņi un daudz zinātnes, un es tagad nesaukšu vēl visādus vārdus, manā novērojumā lielākā daļa, es neizslēdzu un neapvainoju nevienu, bet lielākā daļa paliek pie apgalvojuma, ka viss ir no manis. Un es pētu sevi, un es izzinu sevi, un es mācos, un es skolojos, un es attīstos. Mēs esam duālajā pasaulē. Tas ir pirmais solis, kas ir jādara. Jā, kas es esmu, tas ir jāizzina, bet tas ir tikai pirmais solis. Tad, kad tu esi izzinājis, kas tu esi sapratis, kas tu esi, kā tu strādā, kā tu funkcionē, kā tu reaģē, kā tu darbojies, kā tu dzīvo. Tu saproti, ka tu saskaries ar ārējo pasauli. Un tad nāk otrais solis, ka tev ir jāpēta šī pasaule. Tātad pirmais ir, kas es esmu, otrais ir, kur es esmu. Un tad, kad cilvēks izveic šo izpēti, viņš zina, kas viņš ir, viņš zina, kā viņš reaģē, viņš var testēt, viņš var mēģināt, viņš var pārbaudīt, viņš var iet pasaulē, darīt kaut ko. Viņš izdara secinājumus, kādi ir šie noteikumi starp iekšējo un starp ārējo. Kādi ir spēles noteikumi? Un tad viņš sāk spēlēt, bet tad, kad viņš sāk spēlēt, viņš nonāk pie trešā soļa. Kāpēc man jāspēlē? Un tad ir nonākumi pie šiem jautājumiem, kas es esmu, kur es esmu un kāpēc es esmu. Un tad, kad cilvēks nonāk pie jautājuma, kāpēc es esmu, un tikai tad var teikt, viņš sāk dzīvot. Tā ir viņa otrā dzimšanas diena. Un tur nekādi kalendāri nestrādā. Labi. Šādi tad zvaigznes arī kaut ko pasaka. Jā. Es domāju, tik dziļi. Tā, atgriežamies pie cilvēka. Tātad cilvēks nenoliedzami ir sieviete un ir vīrietis. Un tās ir tās divas pusītes, kas ir nepieciešamas, lai cilvēks saprastu, kas ir cilvēks, lai viņš varētu salikt šo te kopā un tad pilnvērtīgi arī rīkoties attiecībā ar to, kas ir cilvēks šī pasaulē, kas ir civilizācija, kas ir pasaule, kas ir kosmos, kas ir viss šis te, ko mēs saucam vienā vārdā Dievs. Un redziet, atkal vienā vārdā Dievs, un mums līdz šim ir iestāstīts. Dievs ir viens. Bet mēs zinām, kad ar apziņu kaut kas ir noticis, jo ar zemeslotu kaut kas ir noticis, jo kosmosā kaut kas notiek. Mūsu domāšana ir izmainījusies, un mēs visi gaidām šo te jauno pasauli, jauno laikmetu, un tik gaidām. Bet kā redzat, viņš jau ir iestājies. Un tad, kad es klausos, kā tur būs, ko mēs tur darīsim, un kā tur vajadzētu, un kā tur šito, mīlīši. Nevajag. Tagad tas ir jādara. Tagad ir, viss tagad.
savācat savu enerģiju, sakoncentrējiet, savācat savu gribu, savu saprašanu, saprašanu, no vārda saule, prašana no vārda prast, darīt, mācēt. Prašana ir iemaņas, kas notiek tikai darbībā, procesā, tāpēc tas, ko es jums sākumā teicu, ar to, ka jūs saprotat pirmreizīgo virspusējo vārdu saprašana nozīme, kad mēs te kaut ko saprotam, mums vēl ir arī jāvar. Tāpēc sākumā tas, par ko es teicu par to saules nobīdi, pieceļaties, aiziet, izmērat. Un tad sakat, ka jūs kaut ko sapratāt vai nesapratāt. Pēc tam runāsim, kad būsiet izdarījuši. Tā ir ar tām lietām. Un tātad vīrietis un sieviete. Un tagad atgriežoties pie metaforas. Tas laiks, kurā mēs dzīvojam, viņš šo te ilūziju, grauju un muļķība ļoti lien ārā, ļoti redzam. Kā viens no piemēriem ir nevienu neapvainojot, bet tas ir tāds piemērs, ko es pieņemsim, es nosapņojos, kad ir viens centrāls dzemdību nams, kur ir viena centrāla forša vieta, un kuru vada kāds cilvēks. Vada cilvēks, kur notiek dzemdības, bet pašam viņam šī te prašana nav. Tas varētu būt vīrietis, pareizi. Vīrietis nekādā veidā nevarētu būt dzemdību namu vadītājs. Viņš nevar sievietē mācīt dzemdēt. Viņam nav tādas opcijas, viņš nav tam paredzēts, viņš nav tādas pieredzes, viņš nevar tur neko nesaprast, nezināt. Viņš var par to domāt, viņš var spriest, bet viņš nevar par to mācīt sievieti, kā tas pareizi darīt. Tāpēc ir šāda te viena no metaforām, viena no metaforām, un šiem stāstam bija otrs turpinājums, ka viens no variantiem, ka tas varētu būt vīrietis, kurš loģisku apsvērumu pēc nevar to darīt, bet tā skaitā arī sievieti, ja viņai nav tādas pieredzes, ko viņa var vadīt, tas lai paliek jautājums. Bet, ja mēs paskatāmies šo opciju, tā kad ir sievietē šī te līnija, kur viņi pārzina. Un tas ir tas, kur sievietē jāvērš uzmanību. Šī radošajā, nodrošinošajā, veidojošajā, apstākļus veidojošajā šī te sfērā. Tas ir sievietes lauciņš. Mēs tagad ejam lēnām pie šiem te uzdevumiem, kas mūsdienu pasaulē viss ir samaisīti. Sieviete kāp vīrieši čībās, mēģina kaut ko virzīt, kaut ko bīdīt. Nav. Un vīrietis atkal otrādi, viņš reaģē kā vīrietis, viņš atkal dara kaut ko atkal, ne to, ko viņam jādara. Un beigās sanāk šis te, ka mēs saprotam to, ka pagaidi, visa pasaule tāda ir. Neviens viss aktuālākās tēmas paprasiet jebkuram konsultantam, kas strādā ar cilvēkiem. Tēma numur 1. Neteikšu jums priekšā. Labāk ir skatīties pašiem uz sevi, kā iet pa dzīvi. Un tātad šī te viena līnija. Un ir otra līnija, vīriešu līnija. Un šeit ir tāda metafora. Ja pirmā metafora bija sievietei par dzemdību namu, tad otra metafora ir, jūs visi ziniet, ir tāda lieta kā tēvreize. Dievs tēvs, Dievs dēls un svētais gars. Un te neiet runa par reliģiju, vai no kurienes tas ir paņemts. Te iet princips. Tēvs, dēls un svētais gars. Un mēs runājam sākumā, ka mēs apskatām cilvēku pasauli, tātad tēvu un dēlu. Un tā ir vīriešu līnija. Un ja vīrietis nevar mācīt sievieti, kā dzemdēt, tad sievieti nevar mācīt vīrieti, kā skaitīt tēvreizi. Tā ir vīriešu līnija. Jo tikai vīrietis var būt tēvs, vīrietis var būt dēls, un vīrietis var būt vecais tēvs. Sieviete arī ir vecā mamma, meita, jā. Bet šī metafora ir tāpēc arī metafora, lai viņu lietotu, lai domu parādītu. Tātad, tā ir vīriešu līnija. Tēvreiz, attiecības ar Dievu, saikne ar Dievu.
Un tagad sievietes neuztraucaties. Es nemaz nemēģinu jūs apdalīt un pateikt kaut ko pretēji, ka jums nav šis kontakts. Jums ir šis kontakts, bet pa savu ceļu. Pa savu ceļu šeit augšā. Pie svētā gara. Vīrietis pa savu ceļu, sieviete pa savu ceļu. Un ja mēs gribam saprast, kāda ir sievietes un vīriešu uzdevumi, paskatāmies šos divus ceļus. Jūs sapratīsiet visus uzdevumus, kas jums jādara, par ko jums ir jādomā un par ko jums nav jādomā. Kas attiecās gan uz vīriešiem, gan uz sievietēm. No rīcības, no vārdiem, no domāšanas, no rezultātiem. Tur viss ir pateikts. Bet par šo trešo pozīciju, kas ir augšā, kur ir dvēsele, kur ir Dievs, kur ir gars. Dievs ir visādi, nestrīdamies. Bet mēs nonāksim pie vēl vienas, pie tās ilūzijas, ko jau sākumā pieminēja, ka Dievs ir viens. Bet Dievs ir teicis, kas augšā, tas apakšā, kas lielajā, tas mazajā. Ja lejā ir sieviete un vīrietis. Kas ir augstāk? Nu labi, ne debesīs. Karaļa zālē. Ir trons karalim un ir trons karalienei. Nu labi, un kāpēc augšā, lai būtu savādāk? Tātad dievišķais vīrišķais pirmsākums un dievišķais sievišķais pirmsākums. Un augšā, kur pazūd šīta dualitāte, mēs nonākam vienā vietā, kuru mēs parasti saucam kā gaismu, kā mājas. Lūdzu jums metaforu. Vīrietis uzbūvē māju, sieviete rada mājas. Vīrietis uzbūvē karkasu, sieviete piepilda to ar mājīgumu sajūtu. Ar visu to, kas mums nepieciešams. Karkas bez piepildījuma nav nekas. Un piepildījums bez karkas nav nekas. Vienkārši schēma. Un ja mēs apskatītu iepriekšējā to, ko es rakstīju par datumiem, kurš ir šie vieni divnieciņi, kur 22. datums sadalās uz pusēm. Tas būs stāsts par to, katram savu uzdevumu, katram savu pienākumu. Un rituālos un šajos laika portālos ir jādara tas, kas jums jādara. Nevis tas, ko jums saka priekšā. Parikināšu vēl šos schēmiņu mazliet. Kas varētu būt šie vīrieši un sieviešu pienākumi. Un es izvilcis divas īpašības vai tādas divas rakstura līnijas priekš katra, kas varētu raksturot šo te vīriešu ceļu un sieviešu ceļu. Un kam ir arī kopīgas saites. Vīrietim ir dzirksts. Dzirksts, sākums, saule, Dievs. Dievišķais, vīrišķais pirmsākums ieiet sievišķajā, dievišķajā pirmsākumā. Dievišķais nodoms ieiet spēlē. Dievišķais vīrišķais izvēlās spēli, matricu, kurā ieiet. Vīrietis izvēlās, sievieti pieņem. Tas pats notiek uz zemes. Vīrietis ieiet sievieti. Bet uzdevumi tie paši. Vīrietis dzirksts, impulss, sievieti pieņem, ieņem. Tātad vīrietim dzirksts, un sievietei siltums. Ideja doma. Kāda ir ideja doma? Skaidra. Skaidra, tieša doma. Vektors, dzirksts, sākums, impulss. Skaidrība. Tā ir nākošā vīrieša. Jēzus. Skaidrība, zināšanas, informācija, bet ne tikai zināšanas, jo zināšanas pašas par sevi ir tikai informācija. Es jau iepriekš teicu, saprast, saule un prašana, prast darīt, spējas, varēšana. Skaidrība rodās tikai tad, kad teorija pārbauda praksē. Un tās ir vīriešu iezīmes, tas vīrietim ir jādara. Viņam ir jābūt viedoklim. Un pēc dabas būtībā vīrietim tā ir. Ja sieviete sāk viņa vietā domāt, vīrietis iekšā, tad zina, ka viņš zina. Viņš saka, nu labi, nu kā saka. Labi.
sēž uz televizoru un pie televizora dragā ar pulti. Ja tu visi iekāpuši čībās, mājā čības tikai viens. Nav vairs vīriešu čības. Un otrādi. Un draudziņi ir arī otrādi. Un tā kā vīrieši aiziet uz savām vīriešu stelītēm un darīšanām, kā jūs paužiet ideju, domu, vārdi, darbi, atbilst vārdi darbiem? Kādi vārdi? Ieiet hokeja ģērbtuvē, futbolista ģērbtuvē, paklausieties uz laukuma, kā savā starpā sarunājās, visi atbalsta hokeju. Arēnā sēdēdami, spēka piltuvē sēdēdami, savu akceptu dodami. Labi, es neko nesaku, šīs dienas jaunieši ir citi, viņi uzgrūžās virsū, viņi saka, viss kārtībā. Ne par to ir stāsts, metaforiski jūs mēģināt saprast. Vīrietis nelieto savu vārdu. Viņš nelieto savu spēku. Vīrietim ir vārds mužiks kazal, mužiks ģelal. Vīrs pateica, vīrs izdarīja. Tāpēc te nav tā, ka neuztveriet, ka tas ir ļoti sāpīgi. Tā problēma ir pasaulē, viņa ir pasaules mēroga. Karš notiek starp sievieti un vīrieti. Visas problēmas, ambīcijas, tas viss ir dzirkstelis savā starpā, par ko mēs nemākam vienoties. Tas ir pamats, ābets ir vienkārši. Tātad dzirksts un skaidrība, sievietei siltums un pretīm skaidrībai mīļums. Tas ir tas, kas sievietei jādara, tas viņa, ar ko jāpiepilda viss un viss apkārt. Šī pasaule gan no iekšas, gan no ārpuses. Un tad ir tas princips, kad laulībās brūtgāns brūti ieved pie kreisās rokas viņu saderinu, apgriežās otrādi un vīrietis paņem sievieti pie labās rokas un viņi iziet dzīvē. Vīrietis tur sievieti pie tās rokas, kurā viņam jātur zobens. Un kreisā roka plivinās. Daba ir iekārtojusi tā, kad vīrietim pa kreiso roku iet šīs te mīlestības enerģija ārā. Tas impulss, šī dzirksts un ieiet sievietē. Un caur sievieti iziet un sievieti pie vīrieša turās ar labo roku un pa sievietes kreiso roku pasauli piepildās ar mīlestību. Vienkāršs princips, aizbraucat uz Pokaiņu mežu, atrodiet tēva akmeni, nostājieties viņiem priekšā, kur būs bruņinieka veidos un pie labajiem sāniem jūs redzēsiet viņam zobenu. Tas ir tas, kā strādā simboli ar viņu būtību. Un stāsti un informācija, kas cilvēkiem ir jāmāk saskatīt un jāmāk saprast. Un tad bļaut par tradīciju, kas jāievēro. Un šeit atkal bez komentāriem par tradīciju. Man nav nekāda viedokļa vai pozīcija. Tātad, siltums. Un tad mēs šo vietu, uz kuru mēs visi virzamies, Dievs vai Dieva mājoklis, vai gaisma, vai siltums, tas ir viss viens un tas pats. Tad mēs virzamies uz šo te gala punktu atpakaļ mājās, atpakaļ vietā, kur ir laba. Tāpēc tie dabas likumi, kas ir ielikti dabā, viņi ir jāmāk ieraudzīt, lai cilvēks arī šī pasaulē, zem saules savā dzīvē jūtās kā mājās, lai varētu atgriezties pēc tam lielajās mājās. Šī pasaulē ir jāiekārto tā, lai mēs visi jūtamies kā mājās. Un tad, kad mūs piespied kārtā 4 gadus atpakaļ ielika visus vienā mājā, katru savā dzīvoklī, kas notika? Cilvēki ieraudzīja patiesību, ka viņi dzīvo kopā ar nepazīstamiem cilvēkiem. Un tad, kad jūs iesiet uz rituāliem, spēka punktos telpā un spēka punktos laikā, padomājiet par ābeci. Par ābeci, par pamatiem, par būtību, kur ir vērts raidīt iekšā enerģiju. Un ar tiem sīkumiem, ar kuriem jūs ņematies ikdienā, un ko jūs prasat Dievam, lai viņš jums atsūta, tie ir sīkumi, tās ir detaļas. Viņi nav mazsvarīgi, bet viņi ir otršķirīgi. Viņi nāk tad, kad ir apstākļi,
ir labi apstākļi, tad tas nāk pats no sevis. Tāpat kā bērns ienāk ģimenē tad, kad satikušies divi pieauguši cilvēki. Topošā māte un topošais tēvs, un viņi abi divi kopā padzīvojot, rada apstākļus savā starpā, piepilda māju, kurus tad arī noskata nākošais bērns, nākot uz šo pasauli. Viņš noskata apstākļus. Viņu pievelk apstākļi. Tad ir trešais, un tad ir ģimene, kurā jau ir 3 cilvēki. Un jātiek galā ir visiem 3. Ar to, ko kādreiz ir tēvs iemācījies būdams viens dzīvojot kā jauneklis, ar to, ko māte ir iemācījusies dzīvot viena būdam meiteni. Un kļūstot par vīru un sievu, viņi ir abi divatā iemācījušies dzīvot ābeci, kur ir toalete, kur ir vannas istaba, kādas flīzes, kādas pannas. Viņi ir iemācījušies, lai būtu labi apstākļi. Un tad, kad ienāk bērns, atkal viss no gala, kur mums podiņš, kur mums vannas istaba, kur mēs žāvējam, kur mēs mazgājam, kur mēs ēdam, kad mēs guļam, kad mēs neguļam. Viss tas pats. Ābece, pamati. Un nekur tālāk nav jāiet. Bet ja cilvēkam tas ir pagājis garām, nevajag pārdzīvot, tas viss ir. Jūs varat paskatīties, jums ir pieredze, jums ir senči, jums ir mammas, tēvi, vecās mammas, vecie tēvi ar saviem stāstiem, un ka jūs sāksiet virpināt šo dzimtu sainiņu, jūs neko citu neieraudzīsiet, kā vienu un to pašu. Vienu un tā pašu, vienu tās pašas problēmas, vienas un tās pašas tēmas, tikai savādākos maisiņos. Pamati jākārto, būtība jāmeklē. Tāpēc arī, kad man paaicina stāstīt par saulgriežiem, kad viņi ir, kur viņi ir un ko jādara, saprotiet, man tas nav interesanti, ja runa iet par to, kā mēs pareizi ugunskura iekursim. Vai kā mēs pareizi iesim pasaulē vai pretsaulē. Par ko arī var parunāt par šo pašu tēmu. Tas ir viens kanāls, nav pār saulē un pret saulē. Jūs paņemat kādreiz un padomājat, jūs pamēģināt pagriezt skrūvi uz vītnes, pagriezt vai kaut kā ar roku kustēties un pastīties, kā izskatās no augšas šī te kustība un kā izskatās no apakšas šī te pati kustība. Un jūs ieraudzīsiet, kas ir pret saulē un kas ir pasaulē. Ir atšķirīgi punkti, no kurienes skatās. Ja skatās no augšas, no kurienes redz Dievs, vai skatās no lejas, kur dzīvo cilvēks. Un tad, kad cilvēki runā, kā ir pareizi vai kā ir nepareizi iet pasaulē vai pret saulē, es viņiem paprasu, kur jūs dzīvojat. Mākoņos vai uz zemes? Jo tas, kas ir pasaulē no mākoņiem, tas ir pasaulē no mākoņiem. Bet tas, kas ir no zemes pasaulē no mākoņiem, no zemes skatoties, tas ir pret saulē. Un atkal pamēģinat un paeksperimentēt. Un nesakat, ka jums ir citas zināšanas, cita saprašana, citas ideoloģijas. Jūs pamatus apskatāties, pieceļaties un apskatāties. Tās ir vienkāršas darbības, lai nonāktu pie būtības. Un tad jums neviens neiestāstīs, ka uz rituāliem sievietē ir jānāk garā kleitā un vīrietim jānāk basām kājām. Jo sievietes forma ir šāda te, kad viņi no zemes zem kleitas dabū un zemes enerģiju. Un visa enerģija paliek pie viņas. Vīriešu forma ir šāda, kad viņš visu no debesīm savāc pie sevis. Krekliņš, biksītēs, biksītes, zeķītēs, zeķītes, zābakos. Un tad tas, kas pienākās vīrietim, paliek pie viņa. Bet mums ir pieņemts tas, kas pieņemts. Un šeit nav runa par to, vai pareizi vai nepareizi. Šeit ir runa, vai jūs redzat būtību. Un tā kā mēs visi kopā viens otram palīdzot, sāksim ieraudzīt būtību, tikai tad mēs varēsim runāt par to, ko mēs vēlamies, ko mēs gribam. Jo Dievs ir pateicis, lai notiek mana griba uz zemes, un atstājis šo savu gribu tiem, kas ir uz zemes, cilvēkam. Mums ir Dieva griba. Bet vai mēs viņu izmantojam? Nu, kaut kā tā. Kaut kā tā. Un tagad nobeigumā. Pats svarīgākais. Visu to, ko es teicu,
visu to, ko es stāstīju. Pamēģināt nolikt tādā vietā, kur viņa jums netraucē. Un to, kas jādara šī saulgriežu pavasara saulstāvju un saulgriežu portāla laikā. Ziniet ko? Beidzot paņemat un izdarat tā, kā jūs gribat. Nevienu neklausoties, bet izdarat tā, kā jūs gribat. Un tas būs jūsu lielākais paudiens Dievam, ka jūs esat gatavi. Gatavi savu gribu, ko viņš jums ir iedevis, lietot. Tā kā tā. Lai jums labs vakars, lai jums labs šis laiks, un neuztverat neko personiski. Es tikai parunājos, kā jau sākumā teicu, tas bija tikai mans viedoklis. Visu labu. Es saku, labsī. Красную нажал, там я думаю, что там... А у меня все уже там... там еще что-то напало. Beigas надо нажать. Хе-хе.